Getogēns nosaukums jau vairākus gadus ir pazīstams visā Latvijā. Tostarp arī Ventspilī, kur jau kārtējo vasaru pēc kārtas norisināsies Getogēns festivāls. Tagad uzņemt arī Getogēns filma, un šodien, 22. februārī, 105 vietās Latvijā. Tostarp arī Ventspilī norisināsies šīs filmas pirmizrāde. Kā man zināms, uz pirmizrādi ieradīsies arī viens no filmas varoņiem – BMX braucējs Viktors Krombergs. Latvijā lielākās ielu sporta un kultūras kustības Getogēns 2013. gada dokumentālā filma "Tas ir tikai sākums" pirmizrāde dažādos Latvijas kultūras namos un kinoteātros notika vienlaicīgi 22. februārī 2004. Ventspils kinoteātrī Kino Rio biļetes uz šo pirmizrādi tika iegādātas jau laicīgi un skatītāju krēslos brīvu vietu nebija. Dokumentālā filma ir ne tikai par 2013. gada sezonas aizvadītiem notikumiem, bet arī stāsts par motivāciju, mērķiem un to, kā soli pa solim tos sasniegt. Viens no atskaites punktiem filmā ir arī Getogēns festivāls, kas katru gadu arvien plašākā mērogā ierauj notikumu virpulī gandrīz visu Ventspils pilsētu. Filmā redzami arī ekstrēmie ventspilnieki un, protams, mūsu pilsētas mēra piedalīšanās deju konkursā. Kā tev šķiet, kāpēc Getogēns ir tik populārs Latvijā un arī Ventspilī? Nezinu, tas priekš jaunatnes visiem atpūtā un viss satiekās, viss notiek. Vai tu šogad arī plāno nākt uz Getogēns festivālu? Jā, es uzdāvināsies Ronalds Zaķu uz basketbolu. Tā mēs runājam vismaz vienu gadu. Kas tev uzrunāja visvairāk? Lai jaunatne vienkārši iesaistās visos pasākumos, kuriem var nevis staigāt pa ielam kaut ko darīt, un tā, bet lai iet un sportot vai kaut ko tādu, lai atpūšās. Filma bija baigi labā. Sev arī pamanīja? Vien, jā, kadri pamanīja. Tā. Kā tev šķiet, kāpēc cilvēki tik ļoti mīl to Getogēns pasākumu visu? Es nezinu, daudz viss kaut kas notiek, interesants. Katrs var atrast kaut ko, kas katram patīk. Un, jā. Kas tieši tev uzrunā? Man, protams, skateparki, visi tie ekstrēmie sporta veidi un tā tālāk. Kā tev liekas, kāds ir tas galvenais message tai filmai? Un vai jaunieši to uztvers? Tā galvenā ideja, manuprāt, ir, kad mudināt jauniešus tā kā darīt un iet un tagad nodarboties ar to visu. Es domāju, ka jā, filma bija labi uztaisīta, varēja saprast. Šovasar tev varēsim redzēt Getogēns festivālā? Es nemāku vēl teikt, man te ir tas ieplānots, aizbraukt uz kādu laiku, bet cerams. Viens no filmas varoņiem bija arī ventspilnieks un BMX freestyle braucējs Viktors Krombergs, kuram Getogēns festivāls beidzās ar traumu, pēc kuras viņš atguvies tikai nesen. Redzēja arī kadrs ar sevi, ar to leģendāro traumu, kas tev principā norakstīja gandrīz vai visu sezonu līdz šim brīdim. Jā, bija traki, bet es jau pirms tam viņu biju redzējis. Es domāju, tagad vismaz citi cilvēki redzēja un sapratu, kā es jutos tajā brīdī. Nebija īpaši patīkami. Tēma, kas tika apskatīta arī filmā – traumas. Skatos, tev atkal ir pastāst, kā tu tiki pie šīs traumas? Jā, man veicās vispār, ka plecs salauz un tikko atbrauc no Polijas, no Sečiem mājās un nokrit un salauz plecs. Tā, diezgan traki sanāk, laikam jābrauc uz Rīgu operēt. Bet vai mēs tev redzēsim Getogēns festivālā vasarā? Protams, ka redzēs, jau pēc 2 mēnešu redzēs man apakaļ. Nevar sagaidīt, ka būšu apakaļ uz riteni. Getogēns 5 gadu laikā kļuvusi par nozīmīgāko jauniešu kustību valstī, gadā rīkojot aptuveni 70 pasākumus, dažādas sportiskās aktivitātes un iesaistot ap 50 000 dalībnieku un sekotāju. Getogēns mērķis ir palīdzēt jauniešiem pilnveidot sevi, sniedzot iespēju pozitīvā vidē sportot un liederīgi pavadīt brīvo laiku, attīstīt talantus un iesaistīties brīvprātīgajā darbā. Gita Mārtiņsone, Marks un Nenijs, Kurzemes televīzija.